Labdien, man sauc Sīles Andis, arhitekts. Jau drīz būs 30 gadu, kopš praktizēju. Un šodien es labprāt pastāstīšu par mūsu pieredzi ar eksponēto betonu, kas ir gan pozitīva, gan arī, diemžēl, negatīva. Un varbūt šīs konferences laikā iesaistītie speciālisti varēs nākotnē arhitekts labāk pakonsultēt un varbūt ļaut viņiem arī izvairīties no dažādām kļūdām. Viens no pirmajiem projektiem, kur mēs mēģinājām realizēt to, kas patīk arhitektiem. Mūsu izglītība ir tāda, ka māca arhitektūras vēsturi, un tā laikmetīgā arhitektūra ir izmainījusi attieksmi pret materiāliem. Tā skaitā eksponētais betons ir redzēts miljonus visādās foršās bildēs arhitektūras darinājumos. Un skaidrs, ka arhitekti nav īpaši jāpierunā lietot eksponēto betonu. Drīzāk viņus ir varbūt pat jātur reizēm to darīt. Pirmais projekts vairāk kā pirms 20 gadiem, un jāatzīst, ka betona izpratni par to, kā lietot betonu par šiem 20 vairāk gadiem ir reāli nopietni mainījusies, un ir mainījies arī iespējamais kaut kāds atbalsts no jūsu asociācijas biedriem. Bet pirms 20 gadiem mums parādījās tāds klients, kam bija milzīgs zemes gabals jūras malā, tādā foršā kāpas ielokā. Viņš bija iecerējis palielu privātu māju, asketisku, stingrās tādās formās. Un mēs savā tādā jaunības entuziasmā, neziņas pilni, pieķērāmies pie uzdevuma, kas ir eksponētā betona pielietojums gan ēkas ārējā fasādē, kas bija iecerēta tikai no 3 materiāliem: koks, betons, stikls. Un tā skaitā arī mēs mēģinājām pie viena uztaisīt eksponēto betonu iekštelpās, kas, protams, šīdienas acīm skatoties, bija baigais risks, kas arī varbūt nepārāk sevi attaisnoja. Katrā ziņā klients bija tāds, kurš bija maniaks uz kārtību, precizitāti, taisnām līnijām. Šī ir saimniecības ēka, un kā jūs redzat, pat siltummezgls, viņš pieprasīja, lai viss siltummezgls ir tik skaisti, tik precīzi uzmontēts, ka tas ir, apskats objekts pats par sevi, un siltummezgli parasti kaut kur noslēp. Mums bija tā ideja viņu pat eksponēt kā vitrīnā, lai viņš ir apskatāms. Viena no pirmajām problēmām, ko es tajā laikā īsti nezināju, tā arhitektūra ir tā divi apjomi ar daudzām paralēlām līnijām. Un šeit mēs, protams, arī, kā jūs redzat, ir arī tā kā kāpa ir dabīga, līkumaina, mēs mēģinājām to betonu un arī sanāca uztaisīt liektās formās, kas ir pa kārtu sarežģītāk. Bet viena no problēmām, ko es toreiz atklāju, bija tāda, ka ir baigi riskanti lietot eksponēto betonu, kas te uzreiz ir jāielej gan kā nesošs eksponēts, gan arī ārējā apdara jāuztais. Tas nozīmē, ka pīrāgs sastāv, viena no sienām ir bieza nesoša, pēc tam ir siltumizolācija, un pēc tam ir tie 120 mm ārējai apdarei, ko plānāk uztaisīt nevar. Bet tā lielākā problēma, kas atklājās, ka tanī brīdī, ka visa ēka ir sastatnēs un ir tā kā salikti tie veļņi, tu nevari konstatēt kaut kādu iespējamo kļūdu. Un ja šī skatā tas nav redzams, tas stāties priekšā, ka visas šīs vairākās paralēlās līnijas kaut kādā zināmā skatu punktā, tu vari redzēt, ka ir drusiņ tā nobīde notikusi, un tas vairs nav labojams. Tātad viena no betona problēmām ir tas, ka izlabot kaut ko praktiski nav iespējams. Es
Pēc tam parādīšu vairākus piemērus, kuri mēģināts labot, un tas ar ko labu nebeidzās. Otra problēma, ko mēs konstatējām, ir tāda, ka kaut kā pirms 20 gadiem, nezinu, kaut kādas nezināšanas dēļ, tam netika pievērsta uzmanība. Ja reiz tev gribās to betonu, tad ir vairākas vietas, kur rodās kaut kāda augstuma tiltiņa, un izrādās, ka to vienā tehnoloģijā ielejot veļņos nav iespējams realizēt. Ir vajadzīgas kaut kādas, ir kaut kas sarkans, nav sarkans. Ir vajadzīgas kaut kādas lietas, jūs redzat, starp zem pirmā stāva tiem logiem ir līnija ar betonu, ko mēs arī gribējām, lai viņi izstāst tāpat. Bet izrādījās, ka tas betons, kas tiek taisīts kā sausājs betons blietēts veļņos, kaut kā tagad liekas pats par sevi saprotams, bet toreiz mums kaut kā nepiešķīlās, ka nekad viņi nevarēs dabūt precīzi tādā pašā izstā, kā uz vietas ielieto veļņos. Un mēs mēģinām piespiest to apakšnieku dabūt precīzi tādu pašu faktūru krāsu, un tas izrādījās nekādīgi nav iespējams. Savukārt, tur labajā malā var redzēt, ja to krāsu mēs it kā piedzinām tām jūrmalas smiltīm, tur ir tāds viļņains, tad it kā tas nerada problēmu. Otra problēma ar eksponēto betonu gan ārpusē, gan iekšpusē ir tāda, ka jūs redzat, atkal tajā labajā pusē ūdens notek no plakanā jumta ir izvilkt tā kā ēkas ārpusē, tas elements tur netraucēja, bet dažās vietās mums tas nekādīgi neizdevās, un mēs izdarījām atkal kārtējo kļūdu, ka mēs to ūdens notek no jumta ielikām tajā starpslānī, kur ir siltumizolācija. Kas, protams, pēc kaut kādiem gadiem beidzās ar katastrofu, jo klāt tam visam tikt nevar. Tur notika kaut kāda tehniska problēma un bija jājauc tā betona siena ārā, lai salabotu šo ūdens noteku. Toreiz, pirms tiem vairāk kā 20 gadiem, nebija arī īsti skaidrs, kā dabūt to betonu ideālā kvalitātei iekštelpās. Un mēs pasūtījām speciālus veļņus, kuriem tika uzlīmēts tāds plastikātu virsums, ko izmanto, tā kā, nezinu, lamināts, ko lieto virtuvēs un tā tālāk. Sanāca diezgan labi, spīdīgs, ideāls, bet savukārt dažās vietās, kur ražošanas vai būvniecības procesā celtniekiem kaut kas neizdevās, bija jālabo, kas izstījās arī diezgan pabriesmīgi, un, protams, ka arhitektiem ir šausmīgi sarežģīti izrēķināt pilnīgi visus, kaut vai elektrības slēģus un zināt tajā brīdī visu, kas tev ir vajadzīgs, kas ir jāiestrādā jau veļņu līmenī, pieņemsim, kaut vai jāzina rozešu skaits, jo pēc tam to visu labot un kaut ko tur mainīt ir praktiski neiespējams. Katrā ziņā pēc tiem vairākiem gadiem šī ēka tika pārbūvēta, un klients, būdams vēl joprojām pateicīgs par arhitektūru, man diezgan bieži satiekot lamāju par visām šīm tehniskajām niansēm. Pirms kādiem, jau man liekas, es nezinu, kādiem 12, 14 gadiem mēs uztaisījām nākošo eksperimentu ar eksponēto betonu, kas ir Mākslas akadēmijas piebūvēja. Šeit, protams, tas uzdevums no arhitektūras viedokļa bija, vismaz man, kā es sev stādīju to uzdevumu, parādīt gleznotājiem, skulptoriem un visām specialitātēm, ko māca Mākslas akadēmijā, kas ir arhitektūra. Un arhitektūra kaut kādā ziņā vienmēr ir cīņa ar gravitāciju, un jūs redzat šis it kā levitējošais betona pandus, gan no tehnoloģijas viedokļa bija izaicinājums, gan arī man pašam šis objekts liekas ir ļoti mīļš konceptuāli, jo ar asketiskiem līdzekļiem ir iegūts tāds skulpturāls veidojums. Un mums toreiz ļoti paveicās tā bija Abora, kurai bija ļoti laba betonētāja brigāde.
Un tas projekts bija dārgāks nekā piešķirtie līdzekļi. Apmēram lētākais konkursu piedāvājums Aborai bija apmēram 900 000, mums bija tikai 700 000 budžets, un mums bija jāierakstās visā tajā piešķirtajā naudā. Un tajā pašā laikā, tieši tāpēc, ka bija šis sarežģītais veidojums, Abora piekrita riskēt un noslēgt līgumu ar tādu domu, ka kaut kur jau mēs to naudu iekonomēsim, bet kur mēs to naudu neiekonomējam. Pirmkārt, mēs teicām, vismaz es teicu, ka nekādu kompromisu tieši par šo galveno elementu. Un kā jūs redzat, viņš ir praktiski bez šuvēm. Baltais betons, viņi lēja kaut kādas 26 stundas no vietas, lai nebūtu nekāda tā pārēja redzama. Jūs zināt, ka tur skaidrs, ka zināt, ka ja vienu dienu kaut ko pabeidz un nākošajā lej kaut ko pa virs, tad ir acīm redzams tā savienojuma vieta. Un, lai tas elements būtu tāds vienots, mēs tur paši tās 26 stundas vaktējām, lai šis process notiek tā, kā tam jānotiek. Šeit, protams, parādījās jau nākošā problēma, kas ir saistīta ar to, ka budžets bija kāds bija, un mums neizdevās betonu aizsargāt pret nokrišņiem. Šeit ir viens slaids, kas raksturo vēl vienu problēmu. Atkal nekas nav maināms. Jūs redzat, tā nelielā peļķa uz tā jumta nozīmē to, ka viņi it kā taisīja to pareizo slīpumu, bet pārēķinājās, betons sasēdās tā, ka uz jumta izveidojās neliela ieplaka, no kurienes to ūdeni dabūt nost nevarēja. Un tas tagad izstās diezgan bēdīgi, bet tā kā mēs nevarējām betonu, nebija vienkārši naudas to betonu aizsargāt, tas ir skats tagad jau pēc tiem 11 gadiem. Betons sāk, protams, drusciņi bojāties, kā jau viss ir jākop, naudas nav. Un tas, ko es no paša sākuma jau zināju, ka visticamāk šī forma beigsies, šis pandus, šī forma elegantā, beigsies ar to, ka viņiem būs tie betona notecējumi. Tāpēc jau projekta laikā mana ideja bija šos notecējumus padarīt māksliniecis. Man bija draugs Kristaps Ģēlis, kas tajā laikā tieši nodarboja, viņš ir gleznotājs, un viņam bija tādas vairākas gleznas sērijas, kur viņš eksperimentēja tiem notecējumiem. Es gribēju šos notecējumus padarīt par māksliniecisku efektu, tādu tiešām mākslas darbu, kas neko labi nebeidzās. Pēc gada jau drusciņ tas betons sāka sūbēt, un tagad tas viss izstās šādi. Kas it kā nav nekas traģisks, bet, protams, atšķirība ir diezgan redzama. Un tā peļķe paliek arvien lielāka, notecējumi paliek arvien vairāk. Jāatzīst, ka mēs neesam vienīgie, kas ar šo problēmu cīnās. Vēlāk parādīšu kādu slaidu, kas notiek arī citur pasaulē. Ir zināms know-how, kā ar to tik galā, bet betons izrādās tomēr arī ir jākopj. Arhitektiem automātiski liekas, ka tas ir mūžīgs materiāls, kas nekad nemainīs savu izskatu. Nē, tā nav. Pirms kādiem vairāk kaut kādiem 10 gadiem mums bija cits stāsts, kurā budžets bija pietiekami liels. Tas ir tā saucamais Kado Karim projekts Jūrmalā. Tam nav nekāda sakara ar Karim Rašidu. Viņš bija pieaicināts kā tāds mārketinga līdzeklis, lai labāk tās ēkas pārdotos. Viņš taisīja tikai interjeri. Apmēram tā, ka tā ir ļoti spēcīga pasaules līmeņa spēcīga persona, kas teica, mums tā jātaisa tās ēkas ir no betona. Es teicu, nejaucies iekšā arhitektūrā, paliec pie sava interjera. Protams, ka šī tik sarežģīta konfigurācija uztaisīt eksponētā betonā būtu, tas vienkārši nav iespējams. Kā jūs redzat, šeit mums izdevās
pielietot balto betonu, un tieši, kas man patika, mums izdevās tas tunālais risinājums tam betonam diezgan labs. Un šeit redzat, ka arī sētas stabi, kas ir sausā betona tehnoloģijā taisīt, mums izdevās to tonu dabūt patīkamu tādu jūrmaliski baltu, siltu. Un šī gadījumā Skonto būve, tā kā Skonto būvs īpašnieks bija arī nosacīti, viņš bija ne tikai celtnieks, bet arī investors, tas ir viņa projekts, viņam bija tā interese to visu uztaisīt pietiekami kvalitatīvi, un mēs varējām atļauties iztērēt diezgan lielus līdzekļus. Pēc kaut kādiem gadiem varbūt tas ir drusciņi palicis sliktāks, bet katrā ziņā šī gadījumā, redzat, pat iekšpagalms mums bija izveidots tāds baseins ar divu tonālu atšķirīgu sarežģītu konstrukciju, tādām betona plāksnēm. Pēc cik tur tiem 10 gadiem, redzat, praktiski nekas nav mainījies. Tās vietas, kur betons varēja noticēt, ir smuki apaugušas ar kaut kādiem zaļumiem. Katrā ziņā šī ir viena no tādām pozitīvām pieredzēm. Nākošās nebūs tik pozitīvas un ir saistītas ar to, kādas ir tās tehniskās problēmas. Šie nav mūsu projekti, tas ir Tadao Ando, kas taisa, droši vien zinat tādu arhitektu, viņš praktiski visas ēkas taisa tikai betonā. Betons, protams, ir ļoti pateicīgs materiāls tanī brīdī, kad tev vajag manipulēt ar telpu, tev nav vajadzīga nekāda apdara, ir šī ilgmūžība. Un, ja skatās uz to, kā tas viss notiek Japānā, es vienmēr esmu brīnījies, kāpēc viņiem tās betona ēkas izstās perfektas. Viņas izstās perfektas ne tikai tanī brīdī, ka viņas uzbūvē, bet arī pēc kaut kāda zināma laika. Es nezinu, kā viņi to dabūna gatavu. Pareizāk sakot, es zinu, kā viņi dabūna to gatavu. Viņi to dara, šis arī ir Tadao Ando, bet Manchesterā. Redziet, kas notiek ar betonu tanī brīdī, kad klimatiskie apstākļi, tā saucamā maintenance un tā tālāk netiek realizēti. Nekas labs tur nesanāk, diezgan pabriesmīgi, vai ne? Bet ko es atklāju pats tanī brīdī, kad bija Tokijā, šis arī ir Tadao Ando projekts. Un es vienmēr tās skatoties fotogrāfijas, skatu, kā var būt tik perfekts betons. Un tad es piegāju klāt, un viņš izrādās ir krāsots. Viņš ir krāsots tā, lai paliek tas betona. Es neticēju savām acīm, es ilgi un digi čamdīju to sienu, skatījos ar bildēm, tur pētīju. Viņš tiešām var redzēt, ka ir rullīti lazējoši pārklāts. Respektīvi, šo problēmu ar to nosacīto, pabeidīgo izskatu pēc kaut kādiem gadiem var novērst, ja betons tiek kopts, ja viņš no sākuma jau tiek aizsargāts, ir jālieto tādu vai šādu tiem aizsardzības materiālu. Un šo perfekto paskatu vieglāk ir panākt nevis tonējot betonu, nevis cenšoties paredzēt, kā viņš tur iztīsies 100 gadus uz priekšu, bet speciāli apstrādājot. Un mēs esam vairākos objektos to pēc tam lietojuši, tātad tas atkal ir naudas jautājums, bet ja jūs paņemat parastu mapei vai kādu citu betona aizsardzības pārklājumu pret mitrumu vai pret kaut ko, betons, ja tanī brīdī, ja viņš ir tāds pazaļš un jūs uzklājat to pārklājumu pa virsu, neko nedarot, viņš paliek vēl viņš iegūst tādu nepatīkamu zaļu gan pelēku tumšu toni. Bet tas know-how ir pievienot nedaudz balto pigmentu. Ja? Vai tu liekot to balto pigmentu, respektīvi ņemot bāzi, pieliec klāt baltu pigmentu un tad pārklājot šo virsmu, dabūn tieši to skaisto pelēko tonīti. Respektīvi tā ideja, ar ko es dalos, vai tas know-how ir pielikt drusciņu lazējošai bāzei balto pigmentu un tad viss tā kā sanāk labi. Lūk, un tagad visbriesmīgākais piemērs, kas ir saistīts ar to, kā atšķirās dažādas betona ražošanas metodas, ir pirms kaut kādiem 5 vai cik tur gadiem. Tas ir parks blakus Zunda torņiem, kur
tas tika realizēts būvs beigās, un klients samazināja uz pusi budžetu. Un skaidrs, ka tā ideja bija uztaisīt, tur ir liela līmeņa starpība, tā ideja bija uztaisīt tādas, puķu dobas stādījumu, tādas lielas masas. Un tā kā budžets bija 2 reizes apgriezts, tad tas bija Merks, kas bija būvuzņēmējs. Viņi paņēma tādus apakšniekus, kas atved man uz to ēku, redzēt kaut kādus šaušalīgus, pretīgus izstrādājumus. Un es, protams, teicu, ka viņi ir prātā sajukuši, lai viņi aizved to visu projām. Viņi teica, nē, naudas nav, viss ir gatavs. Un skaidrs, ka tā ir kaut kāda katastrofa. Un tad Merks teica, nē, mēs atradīsim visus iespējamos speciālistus, kas to visu problēmu novērsīs. Un tādā brīdī, ka šeit var redzēt, ko nozīmē, ja kā izstās vienkārši slēdz betons, tādā brīdī, ja viņš ir ieliec uz vietas veidņos, vai ja viņš ir izgatavots kā sausais betons lietētajā tehnoloģijā. Skaidrs, ka viņi atšķirās pēc savu toņu, kas vienmēr jāņem vērā. Un jāatzīst, ka betons nav labojams. Jo tādā brīdī, ka, piemēram, vasarā var redzēt betonu sienu, tad jāņem vērā arī tas, ka betons maina savu izskatu atkarībā no tā, vai viņš ir sauss vai slapšs. Tādā brīdī, ka uzlīs lietas, viņš izstās pilnīgi citādāk. Un ja tas labojums un tie toņi tik piedzīti pie tāda betona, pie tās betona tonalitātes, kas ir sausā veidā, tādā brīdī, ka viņi ir slapi un paiet 10 gadi, tas izstās vienkārši katastrofāli. Jā, tā bēdīga atziņa ir, ka pat kaut kādas nelielas plaisas, ko kaut kāda tehniskā uzraudzība lūdzu novērst celtniekiem, jā, viņi it kā formāli var novērst, bet izrādās, ka nevar. Lai beigtos kaut kādas pozitīvas notas tajos pašos torņos, tā ir mana guļamistaba, tā ir kolona manā guļamistabā. Kā jūs redzat, viņi ir sanākusi negaidīti skaista, un lai vai kā ir gājis, es neesmu zaudējis, tā teikt, savu, mīlestību pret eksponēto betonu. Un man tas patīk, un es domāju, ka arī arhitekti turpmāk vēl joprojām būs jums labi darba devēji. Bet apkopojot kaut kādu pieredzi, tad pirmkārt ir baigi, cik es zinu, atšķirās diezgan brocēni cements no igauņu cementu. Igauņu cements ir kvalitatīvāks, tas maina betona toni. Brocēnu ir, cik es saprotu, tur paši tie ieži minerāļi ir drusiņi nekvalitatīvāk, viņš sanāk zaļāks. Tādā brīdī, ka mēs tagad nākotnē sāksim runāt vēl par zaļo cementu, es vispār nezinu, ar ko tas beigsies, jo zaļāk viņi var padarīt tikai mazāk apdedzinot, tas nozīmē, ka viņš būs vēl tonāli, melni, pelēki zaļāks nekā parastais. Baltais un krāsainais, tas, ko parasti neņem vērā projektētāji, piemēram, lai tu dabūtu balto betonu, Mākslas akadēmijas gadījumā mēs to pandus uzlējām no baltā, tā bija prasība. Es zinu, ka man tas pelēkais paliks ar laiku sliktāks, es gribu, lai viņš ir balts. Izrādās, ka tas arī nav nemaz tik vienkārši, jo rūpnīcai, kas ražo betonu, ir jāizmazgā visas savas ražošanas iekārtas no pelēkā, un tikai tad tu varu ieliet to balto, kas aizņem, kas, protams, sadārdzina visu to pasākumu. Pēc tam, protams, ir tas stāsts par to, ka taisīt uzreiz, es šobrīd vairāk neriskētu taisīt eksponēto betonu interjerā un eksterjerā, jo tās ir baigākās izmaksas, tā ir nekontrolējamība, tā ir, tur neko nevar labot, un tas iestrādāšanas biezums 120 mm ir nosacīti neefektīvs, jo plānāk nevar novibrēt vienkārši uz vietas lejot. Augstuma tiltiņi, kas mums tajā pašā pirmajā projektā piespieda lietot
sausā betona veidņos izmantojams elements arī rada šīs problēmas inženieru komunikācijas noslēpt ēkā, kas būtu ideāli eksponētais iekšpusē un ārpusē, praktiski neiespējami. Vēl, ko mēs atklājām, ka ik pa brīņam mūsu klimatiskajos apstākļos betons ir jālej ziemā. Ziemā, protams, viņam pieliek plastifikātors. Plastifikātori tev uztais tādu mākslu ar melniem pleķiem, ka tu nezini pēc tam, ko to darīt. Paliek tiešām melni, nekontrolējami kaut kur nospiedumi tieši dēļ plastifikatoriem. Tas, ko es jau pieminēju, ir jārēķinās ar to, ka nekad nevar dabūt vienādu paskatu uz vietas ielietam, rūpnīcā vibrētam uz darba galdu vai blietētam sausajam betonam. Visi šie burbuļi man guļamistabā tā kā netraucē, bet ja tu uzstādi to uzdevumu, ka tu gribi perfekti high-tech virsmu, tev var sagādāt diezgan lielus pārsteigumus. Protams, ka, lai mēs kā uzskatītu betonu kā mūžīgu materiālu, tomēr viņam arī ir vajadzīgi aizsardzība un kopšana, un viņš praktiski nav remontējams. Tāpēc, jā, būtu forši, ja jūsu zināšanas arhitektiem palīdzētu izvairīties no šīm problēmām, pakonsultējiet viņus un ceru, ka tehnoloģijas attīstīsies tā, ka nākotnē mēs varēsim dabūt perfekts betona arhitektūras izstrādājumus. Paldies!